Sveiki! Tie, kas seko līdz mūsu raidījumam, jau zina, ka iepriekšējā reizē runājam par augu izvēli dzīvžogiem. Bet saprotams, kā ar vēlēšanos vien jau dzīvžogu neizaudzēsim. Tāpēc šoreiz turpināsim, un es pastāstīšu sīkāk par pareizu augu stādīšanu, atkarībā no izvēlētā dzīvžoga veida, kā arī svarīgus knifus par to kopšanu un veidošanu. Dzīvžogi ir ilglaicīgs dārza elements, tāpēc pirms stādīšanas ir svarīgi rūpīgi sagatavot augiem paredzēto vietu. Augsnes sagatavošana gan un stādīšana ir tāda pati kā atsevišķiem kokiem un krūmiem. Šodien, piemēram, stādīsim lielziedu jasmīnu. Sagatavojam bedrītes vai veselu joslu, 60–90 cm platumā. Bedrītes attiecīgi ir atkarībā no auga lieluma, mazliet lielāks nekā tie podiņi. Un jāielabo augsni, bet jāatcerās tas, ka dažādiem augiem patīk dažāda augsnes. Kujiem labāk augsts skābā vidē, bet lapainajiem augiem tā var būt arī pat vidēji sārmaina. Izvēlieties augiem piemērotu substrātu. Stādot, lai dzīvžogs veidotu taisnu līniju, izmantojam dārza auklu. Un noteikti nestādām augus pārlieku cieši vienam otram klāt, jo tad atsevišķi augi var aiziet bojā. Stādīšanas attālums ir atkarīgs no izvēlētā auga. Zemajos parteru dzīvžogos augus izvieto parasti ļoti tuvu, 10–15 cm attālumā cita no cita. Vidējos žogos attālums starp augiem jau palielinās, 60 cm līdz metram. Bet lielos brīvi augošos dzīvžogos augu stāda arī pat vairāku metru attālumā viena no otra. Stādot podiņu stādu, pats stādīšanas process neatšķiras kā stādot atsevišķu augu. Izrokam bedrīti, ievietojam augu, attiecīgi ielaboto augsni ar substrātu akurāt iemīcam gar podiņa malām. Esam beidzot visu sastādījuši. Neaizmirstam apliet. Un atceramies, ka podiņa stādus var stādīt no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Ar kailsakņiem stāsts ir mazliet savādāks. Kailsakņus stādiet tikai pavasarī un rudenī bezlapu stadijā. Pirms stādīšanas vajadzētu novērtēt, kāds kailsakņiem ir sakņu kamols. Vajadzētu skatīties, lai tas būtu simetrisks. Tādas saknes, kas uz kādu pusi ir atšaušās lielas, vajadzētu apgriezt. Simetriski augošas saknes arī palīdzēs augam vainagu veidot daudz labāku, simetriskāku, plašāku. Pēc iestādīšanas dzīvžogu aplīdzina un garumā saīsina, lai tam veidotos sānu zari un tas kļūtu blīvāks. Dzīvžogu cirpšana var būt atjaunojoša vai formējoša.
ja formējošo griešanu var veikt teju visu gadu, tad atjaunojošo, kad dzīvžogu nākās nogriezt gandrīz līdz pat zemē, var veikt tikai pavasarī. Lapainos dzīvžogus var nākties apgriezt pat 2-3 reizes gadā. Aug ātri. Dzīvžogu formu vajadzētu veidot, kamēr augi ir jauni. Tad arī labāk tie pakļaujās formēšanai, kā arī regulāra apgriešana stimulē auga augšanu. Dzīvžogs veidosies skaistāks un blīvāks. Tagad, kad esam iepazinušies gan ar augu izvēli, gan arī ar dzīvžogu stādīšanas un kopšanas gudrībām, vairs nav neviena paša šķēršļa, kas traucētu ķerties pie sava iecerētā dzīvžogu veidošanas. Tāpēc vēlu jums veiksmi un uz tikšanos nākošreiz!